Ielpa. Un savācam atkal enerģiju ar abām rokām. Un pilnīga laime. Par to varbūt ar ko sākt vai kā vispār nezinu. Kas tas tāds ir? Kaut kādā 2 vārdos. Tu viņu vairāk uztveri kā... Man viņš ir vairāk tomēr kā, protams, atveseļojošā vingrošana, jā. Bet man patīk tas meditatīvais stāvoklis, ka es varu atpūsties, es varu izelpoties, man ir tas miers. Tas nenozīmē, ka es staigāju tāda mierīga visu cauru dienu, ja man ir enerģijas, tāpat eju daudz darba un viss, kas tiek paveikts, bet cigun, ko nozīmē cigun vārds? Ci enerģija, gun darbs. Darbs ar apkārtējo enerģiju, ar savu enerģiju. Mēs paņemam no visuma to, kas mums ir, no dabas, no ūdens, gaiss, zeme. Kaut kāda literatūra? Jā, literatūra noteikti. Iesaku Igora Kudrjauceva grāmatas par cigunu. Viņam ir viņas vairākas, kādas 4 vismaz. Un tev pašai mājā ir tur ķīniešu valodā jau viss mandarīni? Nē, nav. Bet jā, es skatos YouTube kanālos, ir ļoti daudz krievu pasniedzēji, jā, kuri. Tur kaut kāds bija Vinogradovs vai kaut kas tāds? Staņislavs Kazakovs, tāds ir. Daudzi tādi, kuri. Bet ir jāfiltrē, protams, kurš. Jo arī cigunā ir dažādas tās, teiksim, tie virzieni. Kā mūsu skolotājs teica, Ķīnā ir 600 ciguna skolas, un katrā atšķirās varbūt kāda nianse, kāda vingrojuma izpildīšanā. Jā. Tā ka jāstrādā pašam ar sevi ļoti, ļoti daudz. Bet pārsvarā skatos seniori. Nē, tas vecums ir no 20, no 30 līdz 70. Regulāri, jā. Un citiem, starp citu, patīk, man ir rīta grupas un vakara grupas. Vairāk patīk vakara grupas, neskapēc. Un ir, kuriem rīta grupas labāk. Citiem tieši gribas no rīta to mieru, to relaksu. Rīta vingrojumi īstenībā arī atšķirās no vakara. Vakarā mēs tāds arī vairāk relaks, no rīta vairāk tādu uzmundrinošu. Jā, viņi var atšķirties? Jā. Varbūt. Ar intensitāti. Un tur pārsvarā ir ar rokām, kājas arī paceļās kaut kādā brīdī no zemes? Jā, tad, kad mēs varam vaļā locītavas, ceļam kājas, ceļgalus. Bet, tas ir atkarībā no tā. Manā grupā es skatos, kāds vecums ir atnācis. Ja, es nevaru likt vecīšiem cilāt šitā kājas un ceļu locītavas, teiksim, vērt vaļā. Ja. Un tad es skatos pēc iespējas. Tad viņiem ir kaut kas vienkāršāks, teiksim, ieliecas ceļos un pārnes svaru no vienas kājas uz otru, un to viņi var izdarīt. Tā, un katrai kustībai, gandrīz katrai klāt ir elpošana. Savienojam elpošanu ar kustībām, mēģinam atbrīvot prātu. Es viņiem šad tad arī lieku tieši domāt un intensīvi pildīt vienu vingrojumu. Un tad, kad tu koncentrējies uz to vingrojumu, un tās domas šaudās pa galvu, viss kaut kas, ko es tur dienā darīšu, var sakot, dialogi iet. Un beigās ir tā stadija, kad viss pazūd. Teiksim, vienu vingrojumu 15 minūtes pildot, ja, tev iziet pa galvu visas domas, izšaudās, un tad ir miers. Kā tā.
Ja salīdzina ar jogu, cigunu vispār var salīdzināt? Nu, tā. Jā, ir kaut kas līdzīgs. Jo es kaut kur lasīju, ka joga cēlās no tā, ka tu iesēdies vienā neērtā pozā, nu, vienalga, katreiz varbūt citu, un vienkārši elpo tā kā pēc iespējas ilgāk. No tā cēlusies tā joga. Un, nu, ciguni droši vien ir pavisam, nu, vai tas ir kaut kas līdzīgs vai kā? Nu, ciguns ir atveseļojošā vingrošana, un tas ir kaujas cīņu mākslas palēninātā forma. Jo tie elementi un tie vingrojumi var būt ļoti daži līdzīgi kaujas elementiem, bet tie tiek izpildīti maksimāli lēni. Viņi ir vairāk tā kā pirms kaujas vai pēc kaujas? Tie vingrojumi paši attēlo, teiksim, to kaujas darbību tu vari attēlot ar to pašu vingrojumu ļoti strauji un ātri. Tas būs tas kaujas cīņas māksla, ja? Bet atveseļošanās pēc tu to dari maksimāli lēnām. Un tas jau ir cits līmenis. Un cigunā ir tas, ka mēs vingrojam un elpojam un izpildām visus vingrojumus maksimāli harmoniski. Ja tu nevari noliekties, teiksim, tik, cik maksimāli vajadzētu, nedari to. Ir, jābūt ļoti relaksētam un vērstam uz to, ka, lai nesāpētu tev tas ķermenis. Ja tu jūti, ka tu tālāk vairs nevari, nedari. Pamazām, kamēr. Man kaut kādās vingrošanās, kad es aizēju uz grupas nodarbībām, ir, piemēram, vadītājs priekšā, viņš tur skaita, tur 1, 2, 3, 4, un es netieku parasti līdzi. Man tā liekas, ciguns varētu būt īstā vieta, kur es varētu tikt līdzi. Jā, pilnīgi bija droši. jā, jo parasti es ar diezgan lielu nobīdi. Viņš tur jau sācis jau nākošo piegājienu, es vēl pirmo neesmu pabeidzis. Cigunā ir tā, ka vispirmāk mēs apgūstam tehnisko kustību un tad liekam klāt elpošanu. Jo sākumā ir ļoti grūti savienot. Kā kuram? Bet es redzu, ka sākumā neiet īsti kopā. Sākam varbūt ar kaut kādu vienkāršu, ko es varu, ikdienā, tur varbūt arī dienas vidū uztaisīt kaut ko. Piemēram, piepildīt savu ķermeni ar elpu. Tad vispirmāk mums ir pamata stāja kājas plecu platumā, tad nedaudz esam ieliekušies ceļos, iegurnis uz iekšu, pleci atpakaļ, bet brīvi. Un mums ir jāsaglabā vertikāli, lai pa galvas enerģijas centru iziet šī enerģija bez nobīdes, lai nav kaut kāds leņķis, vai uz priekšu vai atpakaļ, lai nav tā laustā līnija. Visu laiku jāsaglabā ir šī vertikāli, lai enerģija brīvi plūst. Un ko tu vari darīt? Piepildīt iegurni, vēderu un krūtis ar enerģiju un liekam rokas šeit brīvi, plaukstiņas skatās uz augšu un ieelpu mēs veicam caur degunu, izelpa caur muti un ieelpā piepildam vēderu ar gaisu. Es nezinu, kā ja? Mēģinam caur plaušām, piepildam vēderu kā balonu. Un izelpa uz augšu. Izelpa. Ielpa. Jā, un izelpa. Un ko mēs ievērojam? Roku kustība un elpa ir sinhronas. Ja? Kad cik gara ielpa, tik gara roku kustība. Ielpa beigusies, laižam rokas uz leju un izelpa. Nav tā, ka es izelpoju, bet rokas vēl turpina kustēties. Tā kā bez pauzēm? Jā, bez pauzēm. Ielpa. Vēl, ja tu vēlies relaksēties, tas būs lēnāk elpošana, bet ja tu gribi uzlādēties, tu vari darīt to arī strauji. Tu arī atšķirās tā rīta un vakara, ja? Jā. No rīta mēs. Mēs tā kā, jā.
Vai, piemēram, ja lielāks stresiņš ir vai teiksim, no rīta nevaram pamosties, veicam ieelpu, paceļam rokas un strauji nolaižam. Nu, tā riktīgi no sirds. Jā. Un maksimāli atbrīvojamies. Tas arī kaut kāds dusmu izlaišana. Jā. Ja ir kaut kas sakrājies un, ja, kā saka, tā nevajadzīgā liekā enerģija, kas traucē, šādi mēs izelpojam. Un teorētiski pietiek ar to vienu vingrinājumu? Ar vienu tīri nepietiek. Vien? Bet šis ir viens no svarīgākajiem. Bet es to vingrinājumu varu kaut vai no minūtes līdz stundai praktizēt. Pēc sajūtām, jā. Iesācējiem nebūtu vēlams. Tur sēlposies varbūt un apreibs galva un visi iekšēji orgāni tiek apasiņoti. Tad varbūt tāds stāvoklis, ka gribās visu laiku gulēt, ka nav tā enerģijas tādas uzlādes tieši uz to momentu, bet ir tāds, viņam ir jāpaguļ, jāpaiet laikam, kamēr notiek tas process. Var to sajust, ka tu esi piepildījies un tev pietiek? Tad ir tas miers, tā ir tā miera sajūta, ka tu zini, ka jebkurā brīdī tev tas resurss būs. Un vēl viens fakts. Kad mēs izelpojamies, mēs šo te enerģiju sēlpot, to, ko mēs, piemēram, vingrojums tāds ieelpa, pa centru izelpa lejā, līdz vēdera lejas daļai, un zem nabas mums ir enerģijas krātuve, kurā mēs iegriežam šo te savingroto enerģiju, un tur viņa tā kā akumulējas un dzīvojās, kamēr ķermenim tas ir nepieciešams. Mēs viņu tur atstājam. Otrā čakra, jā. Tas ir, tā ir otrā čakra, bet cigunā tas ir zemākais danķeņ, tā viņš saucās. Tur atšķirās tie enerģijas centri cigunam. Lūk. Un tad, kad mēs šo enerģiju savācam, tad mēs kājas turam kopā, lai nekur nekas neaizplūst, un veicam ieelpu. Un izelpa pa centru. Un enerģiju iegriežam. Vīriešiem kreisā roka, labā pa virsu. Sievietēm labā, kreisā. Tas kaut kā jau automātiski izdarīt.